Labs rīts visiem. Labs rīts, lai Dievs bagātīgi svētī katru no jums. Šodien 16. februāris, piekdiena, un šodien ir brīnišķīgs psalms, un man atkal ir klēpī bībele manās rokās, ir dārgā bībelīte, un es zinu un ticu, ka šodien atkal būs labs laiks ar Kristu, ar mūsu dārgo glābēju un pestītāju. Amen. Un jā, es paskatīšos, vai kā ierasti, paskatīšos, vai mani var dzirdēt, un šorīt nedaudz pat aizgulējos, vienkārši pat brokas neesmu paēdis, bet esmu raidījumā, tāpēc, ka šodien ir mans viens no vismīļākajiem psalmiem, ko es lasīšu. Bagātīgi svētīgs ar Kristu. Var dzirdēt, jā. Redzu, Jānis, Mārīte ir pieslēgusies, lai Dievs bagātīgi svētī. Slavu Dievam! Aizsūtīšu saviem draugiem šo tiešraidi, un tad mēs lasīsim 84. psalmu. Nedaudz esmu apslimis, tur ir kaut kāds vīrus, bet es parasti ir tā, esmu slims, bet braucu uz darbu, strādāju. Nu tā dzīve te Anglijā, un es domāju, arī Latvijā ir tādi patrioti, kad arī tad, kad ir slikti, tomēr iet strādāt, jo tu saproti, ka tev ir ģimene, tu saproti, ka tev ir bērni, tu saproti to, ka tev kaut kā ir jāiztiek, un viss paliek dārgāk veikalā, vai ne? Tālāk, un tad ir kaut kādi sapņi, ko vēlos iegādāties, un tā, lai attīstītos arī kalpošanā, un arī draudzē, un tālāk, mēģiniet, tā kā Dievs patiešām ir labs. Paldies Tev, Kungs, par šo rīta stundu. Paldies Tev, debes Tēvs, ka neskatoties to, kad es šajā rītā nogulēju, es esmu, Kungs, tiešraidē, es esmu ar brāļiem un māsām. Paldies Tev, dārgais Dievs, ka šī diena ir brīnišķīga diena, lai Tevi pielūgt, lai Tevi slavētu, lai Tevi godinātu, un ka Tu esi patiesā laime, ka šodien iepriecina katru cilvēku. Un es ļoti lūdzu Tev, svētais gars, runā caur manas cilvēku sirdīm, un lai cilvēku dzīves patiešām radikāli izmainās. To ļoti lūdzu varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un lasīsim uzreiz 84. psalmu. Koraha bērna svecinieku dziesma. Tad es atgādinu, tas ir mans viens no mīļākajiem psalmiem, 84. tad ir 86. psalms, bet šis man ir ļoti mīļš. Koraha bērna svecinieku dziesma dziedātāja vadonim, cik mīlīgas ir tavs mājas vietas, ak, Kungs, Dievs Cebaot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis, paliks bišķi skaļāk mūziku, jo putniņš ir atradis māju un bezdelīgi sev līgzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā pie taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Tie tevi slavē vienmēr. Amen. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi. Kas savu raudu ielēju staigādam, kas caur raudu ielēju staigādam, to dara par avoksnēnu zemi. Un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Kungs, Dievs Cebaot, klausi manu lūgšanu. Ņem to vērā, Jākaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Un stāvēt pie tava nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos.
jo saule un vairogs ir tas kungs mūsu Dievs, un viņš dod žēlstību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Amen. Vienkārši brīnišķīgi vārdi, brīnišķīgi psalms. Slava Dievam. Un man atkal ir sagatavots domas, ko tas kungs man šajā rītā ir runājis, un par to es vēlos arī padalīties ar jums. Kā es vakar dalījos lasīt vairākas reizes šo psalmu, vai ko tu arī lasīt, lai tu saprast, kāds ir konteksts, lai tu saprast Dievu vārdu. Jo es domāju, šajā pēdējā laikā tas ir tik ļoti svarīgi, lai tu būtu stiprs Dievu vārdā, jo šodien daudz dažādas mācības. Vienkārši internetā ir informācija plūsma baranā veidā. Tāpēc ir jāsaprot Dieva vārds, ir jāizprot Dieva vārds. Amen. Pirmais, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva mājokļa ilgas. Tad ilgas pēc Dieva mājokļa. Amen. Ilgas pēc Dieva mājokļa. Ja tu ilgojies būt Dieva namā, es nezinu, kā ir ar tevi. Tad vai tu gaidi, kad būs svētdiena, vai tu gaidi, kad tu varēsi nokļūt baznīcā, kad tu varēsi būt Dieva namā, kad tu varēsi būt savā Dieva ģimenē, kad tu vienkārši nevari sagaidīt. Es atceros Taicilē, kad es braucu, tad cilvēki teica, Armand, es nevaru sagaidīt, kad būs nākamā svētdiena. Es tik ļoti gaidu atkal, kad tu atbrauks, kad tu kalpos. Amen. Tad tu ilgojies pēc draudzes. Dieva mājokļa ilgas, tad psalmis pauž dziļu ilgošanos un mīlestību pret Dieva mājokli un uzskata to par visdārgāko un vēlamāko vietu uz zemes. Un, mīļie, es domāju, ka arī tas Dieva mājoklis ir tad, kad tu iet savā lūkšanas kambarī, aizslēdz durvis, pielūdz Tēva slepenībā, un Tēvs, kas tev redz slepenībā, tev to atmaksās. Un tu arī pēc tā ilgojies. Tu ilgojies, kad atkal varēs būt kopā ar Jēzu, kad atkal viņu varēs pielūgt, kad atkal viņu varēs slavēt, kad tu varēs pateikties, kad tu varēs nākt ar savām lūkšanām pie tā kunga žēlstības troņa, lai saņemtu palīdzību īstajā laikā. Un šodien īstais laiks, šodien ir pestīšanas diena, lai tu saņemtu atbildes no Dieva. Otrais, ko es redzu šajā psalmā, laimīgi tie, kas dzīvo Dieva namā. Laimīgi ir tie, kas dzīvo Dieva namā. Psalmis slavē tos, kas atraduši savu mājas vietu Dieva klātbūtnē. Psalmis slavē tos cilvēkus, kur ir atrasts, Asaps, viņš slavē Dievu. Jā, Asafa, es ceru, ka tas ir, dziesma, svētceļnieku dziesma. No Koraha bērna, kāds cits autors, bet šis autors, viņš slavē Dievu par tiem cilvēkiem, kuri atraduši savu mājas vietu Dieva klātbūtnē. Un akcentē to laimi un svētību, kas dzīvo Dieva namā. Kāda laime un svētība ir tiem cilvēkiem, kuri dzīvo Dieva namā. Amen. Trešais. Dziesma par ceļotāju uzticību. Dziesma par ceļotāju uzticību. Psalmā tiek izteikta uzticība Dievam, kad ceļotāji atrod atbalstu pie Dieva, ka viņi atrod atbalstu pie Dieva. Un kas viņiem dod patiešām spēku, tas ir Dievs, tas viņiem dod spēku. Uzticēties Dievam. Tad, kad tu uzticies Dievam, tas ir tavs spēks ikdienā. Un kad tu vari pārvērt grūtības ceļā uz svētajiem mājokļiem. Amen. Kad tu vari pārvērt tās grūtības. Tu zini, kad tu dodies uz debesīm. Tu esi sveceņnieks. Tu esi šeit, kā Bībelē teica, tu esi piedzīvotājs un svešinieks šeit uz zemes. Tavas mājas ir debesīs. Amen. Tu dodies uz savām tēva mājām.
Bet, protams, ka šeit uz zemes tu izpildi to misiju, ko Dievs tev ir aicinājis. No vājuma, 4. no vājuma uz spēku. 4. no vājuma uz spēku. Psalms norāda, ka tiem, kas savu cerību liek uz Dievu, pat ieejot asaru ielajā, tad, kad tu raudi, tā pārvēršas par avota vietu. Amen! Tā pārvēršas par avota vietu arī tad, kad tu iet cauri asaru ielajai. Tie, kas liek savu cerību uz Dievu, pat ejot cauri asaru ielajai, tā pārvēršas par avoksnainu zemi. Amen! Par avota vietu. Un viņi spēja turpināt ceļu arvien lielākā spēkā. Viņi turpina iet šo ceļu vēl lielākā spēkā. Amen, tie, kas uzticās Dievam. Slava Dievam no vājuma uz spēku. 5. Dieva labvēlība un aizsardzība. Dieva labvēlība un aizsardzība. Psalmis lūdz Dievu pēc labvēlības un aizsardzības savā dzīvē, uzsverot Dievu spēju aizsargāt un svētīt savus pielūdzējus. Amen! Slavu Dievam! Tad psalma autors, viņš lūdz Dievu, un viņš saprot, ka uz viņa dzīvi, uz tavu dzīvi ir Dieva labvēlība, uz manu un tavu dzīvi ir Dieva labvēlība. Un kad Dievs spēja aizsargāt savus bērnus un svētīt savus pielūdzējus, viņš svētīs savus pielūdzējus. Aleluja! 6. Labāk ir būt Dieva pagalmos. Labāk ir būt Dieva pagalmos. Psalmists, tad psalmu autors salīdzinā dienu Dieva pagalmos ar 1000 dienām citām, norādot, ka pat īsākais laiks Dieva klātbūtnē ir vērtīgāks par jebkuru citu. Amen! Es lasīšu vēlreiz. Psalmu autors, viņš salīdzina dienu Dieva pagalmos. Tava diena Dieva pagalmos ir salīdzinot ar 1000 citām dienām. Norāda, tad, ja tu salīdzini to, ka tu esi Dieva klātbūtnē, ka tu meklē, ja tu salīdzini ar citām dienām, kaut arī tas būtu īsākais laiks Dieva klātbūtnē, ir vērtīgāks par jebkuru citu dienu. Amen. Tas ir vērtīgāks par jebkuru citu dienu. Dieva klātbūtnē, būt Dieva pagalmos. 7. Dieva uzticamība, un viņš ir mūsu saule un mūsu vairogs. Amen. Viņš ir mūsu saule, kas arī šodien spīd par mūsu dzīvēm. Un viņš ir mūsu vairogs, kas aizsargā mūs no visu šīs pasaules ļaunuma. Dievs tiek slavēts kā uzticams aizsargs šajā psalmā. Dievs tiek slavēts kā uzticams aizsargs. Un devējs, amen, kurš neliedz labumus, amen, kurš neliedz svētības, kurš neliedz neko saviem bērniem, tiem, kas dzīvo bez vainas, tiem, kas dzīvo ar to kungu kopā, tiem Dievs neliedz neko, viņš dod pa pilnām, amen. Lai Dievs svētī katru šajā rītā, slava Dievam, amen. Tas bija 7. punkts. 8. punkts ir laimīgi tie, kas paļaujas uz Dievu. Laimīgi ir tie, kas paļaujas, uzticas, paļaujas. Amen. Laimīgi tie, kas paļaujas uz Dievu. Psalmā tiek akcentēta laime un svētība. Psalmā tiek akcentēta laime un svētība. Kas ir tiem, kas uzticās Dievam. Kas ir tiem, kas uzticās Dievam un meklē viņa tuvību pāri visam. Amen. Kuri meklē Dieva tuvību pāri visam. Un 9.
Laime un svētība, 8. palika tajā 8. punktā, laime un svētība, kad tiem, kas uzticās Dievam un meklē viņu tuvību pāri visam. Un 9. psalms ir dziļas pārdomas par garīgo ilgošanos, uzticību Dievam un neizmērojamo vērtību, ko sniedz dzīve Dieva klātbūtnē. Un neizmērojama vērtība, ko sniedz dzīve Dieva klātbūtnē. Aleluja! Slava Dievam! Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē? Pirmais, centies uzturēt pastāvīgs slāpes pēc Dieva klātbūtnes. Esi vienmēr tāds Dieva bērns, kurš vienmēr slāpst pēc Dieva klātbūtnes. Tāpat kā psalma autors ilgojas pēc Dieva mājokli. Halleluja! Un tiešām vērtē laiku ar Dievu, kā svarīgāko savas dienas daļu. Vērtē laiku ar Dievu kā svarīgāko savas dienas daļu, neatkarīgi no tā, vai tā ir lūkšana, vai tā ir pārdomas, vai lasot svētos rakstus. Tas ir vērtīgākais laiks tavā dzīvē. Amen. 2. solis – prakse un pielietojums. Iekļauj regulāras lūkšanas un pārdomas savā ikdienā, lai veidot personīgu un emocionālu saikni ar Dievu, ka tev ir lūkšanas un pārdomas par Dievu vārdu, ka tu veido emocionālu saikni ar Dievu. Amen! Meklē Dieva klātbūtni visās dzīves situācijās. Atgādini sev par Dieva klātbūtni grūtībās un priekos. Tad, kad tu esi priecīgs, tad, kad tu esi kādās grūtībās, bet Dievs ir klātsošs tavā dzīvē. Atgādini to. Un tiešām esi atvērts Dieva vadībai un svētībai. Esi atvērts Dieva vadībai un viņa svētībām, kas plūst no debesīm. Esi tam atvērts. Amen. 3. solis. Draudzes loma tavā dzīvē, baznīcas loma tavā dzīvē. Dalies savā ticībā ar citiem, veicini sapratni un mīlestību draudzē. Meklē piedāvāt atbalstu draudzē vai mazās grupās, atgādiniet citam par Dieva mīlestību un aizsardzību. Kad tu aizēji draudzē, atgādini, Dievs tevi sargā, Dievs tevi mīl. Amen. Atgādini to saviem brāļiem un māsām baznīcā, draudzē. 4. solis – uzticība un pārvarēšana. Uzticība un kad tu pārvari kādas grūtības savā dzīvē. Uzticies Dievam grūtību laikos. Uzticies Dievam. Atceries, kad pat asaru ieleja var kļūt par avoksnainu vietu ar Dieva palīdzību. Amen. Pat asaru ielai, kad tu raudi Dieva klātbūtnē, tas var kļūst par avoksnainu vietu, par avoksnainu zemi ar Dieva palīdzību. Amen. Slavu Dievam. Un pārvari izaicinājums un saprot, ka tā ir iespēja garīgi augt. Amen. Izmanto grūtības kā līdzekli, tuvotos Dievam. Grūtības, lai tuvotos savam kungam un savam glābējam. Amen. 5. solis – pateicība un atzīsti Dievu. Pagodini Dievu. Izpaud pateicību par Dieva labvēlību un aizsardzību. Izteic katru dienu pateicību par Dieva aizsardzību, par Dieva labvēlību un atzīst viņu nozīmi savā dzīvē. Atzīst, cik svarīga ir Dieva nozīme tavā dzīvē. Amen. Atzīst, ka laiks Dieva klātbūtnē ir vērtīgākais dārgums. Atzīst, ka Dieva laiks ar Dievu ir vērtīgākais dārgums. Ir vērtīgākais dārgums tavā dzīvē. Un izmanto katru iespēju, lai to pieredzētu. Amen. Izmanto katru iespēju, lai pieredzētu savā dzīvē
laiku ar Dievu, esi ar viņu kopā, esi ar savu glābēju Jēzu Kristu kopā. Ikdienas 6. solis – dzīves prioritātes. Novērtē savas dzīves prioritātes. Pārliecinies, ka tās atspoguļo jūsu vērtības un ilgas pēc Dieva klātbūtnes. Vai tā ir tava prioritāte tavā dzīvē? Pārliecinies, ka tā atspoguļo tavas prioritātes, ka tās atspoguļo jūsu vērtības un ilgas pēc Dieva klātbūtnes. Amen. Un veidojiet savu dzīvi ap savu garīgo ceļojumu, nevis otrādi padarot garīgumu par savas dzīves pamatu. Veidojiet savu dzīvi par savu garīgo ceļojumu, nevis otrādi padarot garīgumu. Tad, kā to saprast? Reizēm varbūt kaut kas var būt kaut kādi elki mūsu dzīvē, kam mēs pieķeramies, bet kad mūsu sirds ir patiesa Dievu priekšā, kad mūsu sirds ir patiesa, ar patiesu sirdi vienkārši ej cauri savai dzīvē. Nepieķeries kaut kādiem elkiem savā dzīvē, bet esi patiesa, esi atvērts Dievam, un Dievs tevi bagātīgi svētīs. Dievs tev bagātīgi svētīs, ja tu iesi ar atvērts sirdi Dieva priekšā. Viņš tev svētīs, viņš tev palīdzēs, viņš tev iepriecinās, viņš tev vadīs, un tiešām viņš piepildīs tev ar prieku un laimīgu dienas. Un, jā, tas ir vērtīgākais laiks tavā dzīvē, viss vērtīgākais. Un, jā, kad tikai Dievs ir tavas dzīves centrā un nekādi citi elki tavā dzīvē, tikai viņš. Kā Bibelē teica, jūs nevarat kalpot diviem kungiem, viņš vienu jūs mīlēsiet, otru jūs atmetīsiet. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Un visi ļaunuma sakne ir mantas kārība. Un, protams, ir pasaulē daudz dažādas elki, ka mēs pieķeramies un varbūt vienkārši aizstāja Dievu, bet lai Dievs uzrāda, lai Dievs palīdz, lai tiešām Jēzus ir viss mūsu dzīves centrā. Amen. Lai Dievs svētī, un es jūs svētīšu un arī aizlūkšu, cik tagad jau ir tas laiks mums, cik ir pulkstens, var atrast vairāk ne telefona, neko. Slava Dievam, paldies Jēzum Kristum tiešām par viņa žēlstību, par viņa mīlestību, par viņa klātbūtni, ka viņš ir mūsu vidū un kad viņš darbojās pie mums katra, un ka viņš ir spēcīgs aizstāvis, lai mūs aizstāvās, lai mums palīdzētu. Un viņš ir tuvu katram, kas viņu pielūdz un viņu meklē. Aizlūksim arī pēc 84. psalma. Ak Dievs, mans kungs, mans glābēji, cik mīlīgs ir tavs mājas vietas, kungs Celbot. Mana dvēsele ilgojas un tvīks pēc taviem pagalmiem. Mana miesa, mana sirds un mana miesa skaļi pretī gabalēt dzīvajam Dievam. Jo, kungs, esmu atradis māju. Kungs, Jēzus, kur tiešām es jūtos labi, kur esmu laimīgs, jo svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Mēs priecājamies, kungs, ka mēs varam dzīvot tavā namā un tevi slavēt vienmēr. Jo, kungs, svētīgi, Jēzu, ir tie cilvēki, kas tevi atrod savu spēku, un es pateicos Dievs, ka mēs atrodam tevi spēku, un kad mūsu sirdī stāv tavi ceļi, ka mūsu sirdī stāv tavi ceļi, ka mēs savu raudu ieleju staigādami, to daram par avoksnāju no zemi. Un kad agrais lietus jau pušķo mūs ar svētību, Jēzu, mēs ejam no spēka uz spēku, kamēr mēs atrodamies Dieva priekšā Ciānā. Dievs, tu esi mūsu vairogs. Ak, Dievs, klausi mūsu lūgšanu, ņem to vērā Jākaba Dievs. Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savu svaidītā vaigu. Tiešām viena diena, kungs, tavos pagalmos ir daudz vērtīgāk nekā 1000 citas, un stāvēt pie tavu nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs tu esi, kungs, mūsu Dievs, jo tu dod žēlstību un godu tiem, kas neaizliedz. Tu esi saule vairogs
Kungs, mūsu Dievs, jo Tu dod žēlstību un godu, un Tu, Kungs, neaizliec nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Tu neaizliec nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs es cilvēks Tev paļaujas. Kungs Cebot, svētīgs, Tu neaizliec nekādu labumu. Paldies Tev, Jēzus. Halleluja. Un es jūs svētīšu. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Un tas Kungs, lai jūs svētīdams svētī, lai viņš paplašina jūs robežas, lai tā Kunga roka ir allaž ar jums, un lai viņš jūs pasargā no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes, un ka arī šodien tu saki, esmu laimīgākais cilvēks Dieva klātbūtnē. Amen. Amen, jo tas Kungs neaizliec nekādas labumus. Amen, tiem, kas nenoziedzībā staigā. Un visu kopā šajā rītā lūdzam, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen, amen, mīļie brāļi un māsas, tiksimies atkal pirmdienā. Es ticu, šodien bija labs psalms un jau pārdomas bija tik brīnišķīgs, un šis ir brīnišķīgs psalms, tāpēc, ka arī mana laime ir Dieva klātbūtnē, viņa tūmā, viņa namā, tur, kur mājo viņa godība, jo viena diena tā Kunga pagalmos ir daudz vērtīgāk nekā 1000 citas dienas. Tad salīdzinot ar citām dienām, tas laiks ar Dievu, tā ir vērtība, tas ir dārgums. Amen. Un arī šajā rītā, kad mēs pavadām laiku ar Dievu, tas patiešām ir dārgums. Amen. Esiet svētīti, mīļie. Es jūs komentārus pēc tam pārlasīšu. Paldies visiem, kuri dalās šo video. Es vēlāk lejuplādēju šo video un publicēju arī YouTube kanālā. Pēc tam publicēju draugiem LV. Un jā, lai Dievs svētī, un es ticu, ka šie raidījumi daudziem cilvēkiem atnes svētību, jo mēs kalpojam savam Kungam, savam Dievam, un viņš caur šiem brīnišķīgiem vārdiem, ko mēs lasam, svētī jūs, un Dieva vārds, tas, kas svētī, Dieva vārds, tas, kas iepriecina un vada mūsu patiesībā, mīlestībā. Esiet svētīti, es jūs ļoti, ļoti mīlu, un tiksimies jau atkal rītā, un ne rītā, bet pirmdienā. Rīt mums ir vīru vakars draudzē, tā kā šovakar mums ir Bībeles mācība, brauksim pie ciemos, un es domāju, būs labas brīvdienas. Lai Dievs svētī, lai jums svētīga šī diena, esiet svētīti.